Mani sauc Sofija, Mani sauc Nikols. un mēs turpinām vārīt ziepes. Kā jūs varbūt jau sapratāt, mums paņēma uz cits bazārs ziema. Bet mēs vienalga atnācām. Mēs intervējam cilvēkus. Jā, mēs uzrakstījām tikai oficiāli, ja Latvijā, hei, mēs zinām, ka tikai tas ir tirdzniecības centrs un it kā nedrīkst filmēt, bet vai mēs drīkstam filmēt? Un mums pateica, jā, savām vajadzībām jūs varat. Mēs esam šeit no 12:40, un tagad ir cik? Tagad ir 3. Un tagad ir 3, un mēs paspējam intervēt Daudz cilvēku. daudz cilvēku un vienu ļoti interesantu cilvēku. Un pašlaik mēs mēģināsim arī atrast vēl vienu interesantu cilvēku, ar kuru es personīgi gribētu intervēt, tāpēc, ka viņš mācījās mūsu skolā, un pašlaik viņš ir žūrijā. Artis Āboliņš. Ja tu šo skaties, mēs tevi neatradām. Es tev nekad to nepiedošu. Skatoties, dzeru tēju un skatoties. Labdien, mani sauc Sofija. Mēs esam Vārmas Ziepes. Mēs esam podkāstu komanda, kura, diemžēl, šogad netika uzņemta uz Cits bazāra ziema, bet mēs atnācām šeit, lai atbalstītu mūsu uzņēmumus un lai intervētu viņus. Tātad pastāstiet lūdzu par sevi un par savu uzņēmumu. Labdien, mani sauc Raiva, un šodien jums pastāstīšu par skolēnu mācību uzņēmumu Kokmeistars mūsu radītajiem produktiem, kas mūsu roku darbs. Šeit jūs varat redzēt, ir bērnu saplēkšana gaļas dēlīši, jeb paliknīši. Viņi ir eļļoti, tādēļ viņos neiesūksies nekāda ēdienas smarža, nekas tāds. Un pateicoties tam, ka viņi ir eļļoti, viņi nesasprēgās, tā kā viņas mazgās. Šī bļodiņa ir mūsu jaunums. Bija vēl viena, bet viņi jau nopirka. Mums ir arī bērza koku medus karotītes virpots. Mēs visu darām paši, protams, vecāku uzraudzībā. Mēs šeit svečturīši, zaķīši, ja jūs gribat uz lieldienām. Nākamgad būs vēl. Tas ir ļoti interesanti, bet, manuprāt, katrs uzņēmums šobrīd ir pieļāvis kādu vienu vismaz kļūdu, lai tiktu līdz tā gala produktam. Kāda bija jūsu savārītās ziepes, kuras jūs paveicāt, lai pēc tam pilnveidot savu produktu un uzsāsīt tādus smukus darbus? Mums pagājušajā gadā žūrija prasīja, vai šie ir droši svečturīši, bet viņi nebija, un tagad viņi ir, jo mēs aizgājām pie uguns speciālista, lai pārliecinātos, kā būtu pareizāk un drošāk. Mēs esam skolēnu mācību uzņēmums Accessoirix. Mēs piedāvājam dažādas spēles, kaklarotas, grēdzeni, brošas, grāmatzīmes, piekariņi, dažādas magnētiņi arī piedāvājam un soma. Un tātad mēs jums uzdodam jautājumu, kādas ziepes esat savārījuši jūs? Droši vien ar pašizmaksu vai pārāk lēti uzlikuši, vai pārāk dārgi. Ok, bet tā ir lieliska pieredze, un es vēlu jums tikai veiksmi šajā darbībā. Paldies jums par interviju. Mēs esam Argužāk. Mēs parādām apsveikumus, zīmītes un bižutēriju. Tagad tikai ir apskariņi. Kādas ir tās ziepes un kļūdas, kuras pielādāt jūs? Mēs daudz kā nesagatavojam. Kamēr mēs uz šeini, piemēram, atbraucam, mums ir par maz čeku. Mēs nepaņemam pakliņu, mums to iedeva. Mums vēl daudz kā nav. Okay, tātad man sauc Renārs. Es esmu vadītājs un arī ražošanas speciālists. Un mēs veidojam gradzenes no karotītēm, kā arī dakšiņām. Tā kā rezultātā dodot tām otro dzīvību. Ļoti interesanti. Un mūsu uzņēmuma nosaukums ir Vārmas Ziepes. Un tātad no šejienes ir jautājums, kādas ziepes esat savārījuši jūs, pirms jūs pilnveidojat savu produktu? Ir bijis dažs izgāšanās. Ir īpaši žūrija priekšā, bet tā īpaši neko neesam darījuši, ja godīgi. Jā, bet vai jūs domājat, ka šīs kļūdas jums palīdzēja kaut kā pašlaik? Jā, noteikti. Ir bijuši arī tirdziņi, kur mēs neko neesam pārdevuši, bet tas noteikti bija tikai mācības mums, lai mēs kaut ko pilnveidot, ka kaut kas noteikti trūk tajā tirdziņā. Tātad, labdien, mani sauc Sofija. Lūdzu, pastāstiet par sevi un par jūsu darbību. Jā, tad Jānis no Junior Achievement Latvijas vadītājs. Eiropas vadītāju padomas vadītājs, uzņēmējs un skolēnu mācību uzņēmuma programmas absolvents. Lieliski! Vai jūs kādreiz esat savārījis ziepes? Domāju, ka daudz ziepes ir savārītas. Nezinu, vai par visām var stāstīt, bet kopumā ikdienā jau visu laiku notiek kaut kādas kļūdas vai saucam viņas par ziepēm, kā gribam.
Pēdējā droši vien ir tā, kad es aizbraucu uz nepareizo lidostu un nokavēju lidmašīnu. Tās droši vien ir ziepes, jo uzreiz ir jāpārceļ visas tikšanās, jo skaidrs, ka tai pašā ieplānotajā laikā aizlidot nesanāks. Tās būtu, teiksim, tādas vienas no pēdējām ziepēm. Ko jūs varbūt varētu ieteikt uzņēmumiem, kuri vār tās ziepes un kuriem ir bail, ka viņi nevarēs tās varbūt izlabot? Es teiktu, ka no kļūdām mācās, jo jūs kļūdaties agri un jaunībā esot, jo tās dzīves pieredze noteikti būs labāka ar gadiem. Un jo vairāk kļūdamies, jo vairāk mācamies. Līdz ar to nav jābaidās kļūdīties. Protams, ir jāprot un jāsaprot tie apmēri, kādos mēs kļūdamies. Nevajadzētu pielaist ļoti drastiskas kļūdas, kā viena jaunībā esot, piemēram, ko varētu kļūdīties, pieņemt un apsolīt kļūt par vadītāju kādos uzņēmumos. Zinu, ka te ir daudz uzņēmumi un uzņēmēji, kur grib būt vadītāji, par 100 eiro kļūstot par valdes priekšsēdētājiem kādās kompānijās. Tā ir ļoti liela kļūda un no tā vajadzētu izvairīties. Bet uz mazām kļūdām, kas ir mācies darot, tā ir tikai laba pieredze. Un pēdējais, vai jūs piekrītat, ka šajā frāzē skolēnu mācību uzņēmums galvenais vārds ir mācība? Viennozīmīgi tas ir visa pamatā, jo katra diena, katrs process, ko skolēns piedzīvo, tā ir mācība. Darbojoties komandā, stāvot un piedāvājot produktu patērētājiem, klientiem, tā katra diena ir katra mācība. Un ar katru klientu tā ir jau cita mācība, citi jautājumi, cita interese, līdz ar to tās visas ir mācības. Paldies jums par atbildēm. Mēs esam uzņēmums Karota, kas no vecām karotēm taisa gredzenus. Un šie gredzeni nesmērē vispār pirkstus. Un, man liekas, tas ir ļoti atbalstoši arī mūsu cenai. Un, ja viņi paliek kādreiz netīri, viņus mierīgi liek traukmazgājumā mašīnā un viņi izmazgāsies. Ļoti interesanti. Vai jūs jūtat pašlaik konkurenci, ja tieši blakus galdiņā ir gandrīz vai tāda paša ideja? Jā, noteikti ir konkurence, tāpēc, kad ir bijuši gadījumi šodien, kad pienāk pie mums kā otru galdiņu, un tad viņi saka, žēl, ka pienāca pie otrā, nevis no otras puses gāja, jo tad būtu mums bijis kāds pārdots gredzens. Bet pagaidām, man liekas, ka abas komandas ir pārdevušas kādas gredzenes. Ir labi. Labi, un mūsu uzņēmuma nosaukums ir Vārmas ziepes. Kādas ziepes esat savārījuši jūs? Nebija cena uzlikta. Jā, žūrijai nepatika, ka mums nav uzlikta cena, tāpēc mēs ātri labojāmies un uzlikām cenu. Lūdzu, pastāstiet par jūsu uzņēmumu. Mūsu uzņēmums ir dažāda veida rotas no pērlītēm. Tas ir hobija veidojums, tātad viss šitais ir uzkrāts 4 gadu garumā. Tās ir daudzas pērlītes, un mēs pārdodam šeit 7 eiro, 12 eiro un 8 eiro gredzenus, rokas sprādus un auskarus. Un mums ir mūsu sociālie tīkli un jau katalogs, kā arī mums šeit ir stends, ar kuru mēs gribam piedalīties nominācijā. Tātad, kādas ziepes savārījuši jūs pirms pilnveidot savu produktu un atnāku šeit? Vienreiz gadījās pagājuši gadu, ka es savas preces biju aizmirsusi šeit veikalā un nolikusi uz grīdas, tāpēc to apkopējā aizvāca un iesvieda miskastē. Nekas, mēs viņus atradām. Un mēs esam šeit ar dažām rotām, kas izdzīvoja šo te, protams, ir jaunas, izdzīvoja šo te negadījumu, kas bija ļoti lielas ziepes. Un sagādāja daudz bēdas, līdz viss atrisinājās. Ļoti priecīgi. Lūdzu, pastāstiet par savu gredzeniem. Tātad mēs no veciem džinsiem veidojam jaunus un stilīgus gredzenus. Mēs tiem džinsiem iedodam jaunu dzīvību, jo mēs ievācam vecus, jau izlietošus džinsus un pārvēršam viņus par gredzeniem, kuri ir unikāli, katrs viens no otra. Mēs viņus savienojam ar epoksijas veķiem, un es teiktu, ka gredzeni ir piemēroti gan jebkuram, jo es viņus vēl gan ikdienā, gan pie žaketes. Mēs cenšamies šādā veidā atbalstīt šo zaļo domāšanu, jo viss, kas nonāk mūsu gredzenā, nenonāk miskastē. Lieliska doma, pilnībā kaut kas jauns man, ka no džinsiem var veidot arī gredzenus. Kā radās šī ideja? Oriģināli vispār ir tas, ka, protams, arī gribas atbalstīt zaļo domāšanu. Pašam arī mājās ir džinsu pāri, kuri ir, vienkārši mēdājas apkārt ir jāmet ārā. Bet arī ir tā, ka patīk nesā gredzenus, bet gredzeni pazūd. Un tāpēc ir gredzeni, ko var uztaisīt pats. Lieliski, un tātad mūsu podkāstu nosaukums ir Vārmas ziepes. Kādas ziepes esat savārījuši jūs? Mēs taisījām lielu daļu produkcijas pavasara brīvlaikā, un mūs ieslēdzas skolā, kamēr mēs taisījām produktu. Kā jūs tikāt atpakaļ? Viss tas redzams ir mūsu TikTokā.
džīnu, apakšīt ar ringu. Tātad mēs esam uzņēmums. Šie divi puiši, Jēkabs un Juris, jau pagājuši gadu bija uzņēmums, un šogad es pievienojos un palīdzu viņiem ar mēdījiem un to, kā mēs sevi pasniedzam publikai. Īsumā par mūsu uzņēmumu. Mēs esam uzņēmums, kurš ražo tādu kā risinājumu priekš tā, kā lai tiktu vaļā no pārlieku lielas ēdiena izšķērdēšanas. Interesanti, un tātad mūsu nosaukums ir Vārma ziepes. Kādas ziepes esat savārījuši jūs? Pagaidām vēl ziepes nav savārītas, bet viņas tūlīt savārīsies. Tātad mēs esam Read Plus un mēs risinām problēmu tādu, ka, kā jau mēs zinām, mūsdienās jaunieši un skolnieki viņiem problēmas ar lasīšanas prasmi. Tāpēc attiecīgi mēs esam devuši savu sniegumu, lai palīdzētu viņiem to uzlabot. Un mūsu pakalpojums strādā tā, ka skolnieks vai students paņem grāmatu, viņš sāk lasīt, viņa balss tiek ierakstīta. Tad, kad viņš beidz lasīt, viņa ierakstītā balss tiek konvertēta pa tekstu. Un attiecībā uz to tekstu tiek uzņemti vairāk jautājumi, uz kuriem viņam ir jāatbild. Un tad, ja viņš ir atbildējis uz visiem jautājumiem pareizi, tad viņam tiek iedots konkrēts un īsts pārstāsts par to, ko viņš ir izlasījis. Lai varētu atcerēties, kā arī viņam tiek dāvināti punkti, kurus viņš var pēc tam tērēt, nezinu, kad kino biļeti nopirkt, lai turpinātu viņu motivēt lasīt grāmatas un tam līdzīgi. Nākotnē mums ir plānots arī implementēt to, ka, ja viņam interesē kāds vārds, kur viņš nezina, viņš var uzklikšķināt uz viņu un uzzināt to vārdu definīciju. Tādā veidā viņš var attīstīt savu vārdu krājumu. Un tātad mūsu nosaukums ir Vārma ziepes. Kādas ziepes esat savārījuši jūs pirms pilnveidot savu produktu? Mums bija šis tās kādas problēmas. Šeit strādāt mākslīgo intelektu, izveidot to aplikāciju, viņš strādā, tā mazliet tā ziepaina situācija. Tur vajag daudz testēt un pārbaudīt tā, ka vai īstenībā rezultāts ir tas, ko tu gaidi un sagaidi. Mēs esam skolmācību uzņēmums par. Mēs veidojam paštaisītas tamborētas rotaļlietas ar visdažādākajiem dizainiem, lai katrs varētu atrast savu mīļu rotaļlietu vai kādu dāvanu Ziemassvētkos priekš saviem draugiem, radiniekiem vai bērniem. Labi, un kā radās šis nosaukums par? Ko viņš jums nozīmē? Mēs esam divas meitenes, kas taisa šīs rotaļlietas. Mēs abas esam Annas, un mēs paņēmām galveno burtu A un pielikām klāt mūsu uzvārdu pirmos burtus, un sanāca vārds par. Interesanti, un runājot par nosaukumiem, mūsu podkāstu nosaukums ir Vārma ziepes, un mums ir jautājums, kādas ziepes esat savārījuši jūs? Es teiktu, ka pārāk vēlu sākām gatavoties. Varbūt arī tāpēc, ka mums bija iepriekš vēl tirdziņi, un tiem arī vajadzēja gatavoties. Un tad sanāca ļoti traka bursma, un vajadzēja visu paspēt, bet kaut kā paspējām. Tagad mums ir labs stends ar ļoti daudz rotaļlietām. Mēs esam skolmācību uzņēmums Deitbar. Mēs ražojam žāvēt augļu un riekstu batoniņus ar datelēm. Mums ir augsta uzturvērtība, cena ir 2 eiro, kas ir gandrīz vidējā, pat drīzāk lētā gala cena. Veikalā pieejamiem batoniņiem jau var redzēt, ka dārgākais ir 3,49 un lētākais ir 2,66, kas ir veikalā pieejams, kas ir līdzvērtīgs mūsu batoniņam. Mūsu nosaukums ir Vārma ziepes, tātad mēs gribam uzjautāt, kādas ziepes esat savārījuši jūs? Mums bija aplausiens, ka Rimī pēc pagājušā gada esmu ziemas tirdziņa Rimī parādījās tieši tāda paša, līdzīga batoniņa, tieši tāda paša nosaukuma. Tātad, sveiki, mūsu uzņēmums ir, mēs pārdodam lāču komplektus, šāds balta lāču komplekts ar 3 akrila krāsām. Katrs cilvēks var nokrāsot savu lāci, kādu viņš vēlas. Šeit ir arī izvēle krāsu. Un komplektā ir iekļauts pilnībā viss nepieciešamais, lai visu izdarītu un izkrāsot. Kā vispār radās šī ideja? Tieši par lācīšiem un tieši par krāsošanu? Mūsu ideja bija atrast tādu produktu, kas nav Latvijā, un ko, pieņemsim, cilvēki var izpausties paši darot, nevis, pieņemsim, kad nopērk kādam dāvanu un uzreiz noliek plauktā. Mēs gribējām uztaisīt tā, ka cilvēkiem arī pašiem ir jāiesaistās šajā produktā, un kad būtu interesanti. Labi, un mūsu nosaukums ir Vārma ziepes, tātad mums ir jautājums, kādas ziepes esat savārījuši jūs? Ziepes gan jau varētu būt, kad par Instagram profilu, kad netīšām uzlikās nepareizie gadi, un tad mēs nevarējām uzlikt reklāmas kā Instagramā, tāpēc tā varētu būt viena ziepa, kas ir savārīta. Mēs taisām hobiju zirdziņus, un mēs jau to nodarbojamies jau 3. gadu. Kāpēc mēs šitādus zirdziņus taisām? Tāpēc, kad mums pašām patīk, mēs ar to nodarbojamies, un tas tā kā mūsu bizness ir. Kā radās šī ideja par zirgiem? Varbūt jūs nodarbojaties arī ar zirgu
Jā, mēs nodarbojamies ar gāšanu, un mūsu ideja radās tā, ka mēs jau sākam tāpat lecām kaut kādiem zariem. Tad mēs sākam taisīt no auduma, no dvieriem, krekliem, un tad mēs izdomājam tomēr sākt reālu biznesu. Un tad mēs šādus tagad taisam. Un tātad mūsu podkāstu nosaukums ir Vārna ziepes, un mūsu jautājums ir, kādas ziepes un kļūdas jūs pieļāvuši līdz pilnveidošanai? Mēs nevarējām uztaisīt zirdziņus tā kā kādus mēs gribējām, bet mēs trenējāmies visu laiku, un mums arī sanāca diezgan labi. Mēs esam uzņēmums Rudzu spēks. Mēs ražojam no pilngraudu rudzu miltiem braunijus, riekstiņus, valriekstu kūku un medus kūku. Mums plānots ir arī uztaisīt sausos maisījumus nākotnē. Un vairāk mēs sākām akcentēties un meklēt receptes jaunas vegānu kūkām, kaut kādus vegānu variantus. Bet mūsu pati galvenā ideja ir no pilngraudu rudzu miltiem gatavot, tāpēc, ka viņi nav tik barojoši, ka tu nevari apēst tik daudz no rudzu miltiem gatavotus saldumus, kā tu vari apēst no kviešu miltiem. Tā kā es teicu žūrijai, nevar tik ļoti noresnēt. Pati ideja nāca no manas bērnības, kad es visu bērnību esmu ēdusi principā tikai no rudziem visu gatavots, jo man vecāki audzēja rudzus un mēs paši malām viņus un tā. Tad, kad es sāku mācīties Madonas ģimnāzijā, tad es atklāju tādu iespēju taisīt skolēnu mācību uzņēmumu, un es uzreiz ar šo ideju arī gāju tur. Man gan ir lielākā problēma bija komandu atrast. Komandas biedrene ir ļoti kautrīga man, tāpēc viņa arī šodien laikam neļauj. Mūsu nosaukums ir Vārna ziepes. Tātad mūsu jautājums ir, kādas ziepes savārījuši jūs? Mums ir problēma tāda, ka es neesmu ļoti sociāls cilvēks, tā kā sociālos tīklos. Sociālos tīklos man ļoti grūti dalīties ar visu, kas savu uzņēmumu tā. Mēs ražojam izglītojošās un izklaides spēles. Izglītojošās spēles ir divās nozarēs – bioloģijā un matemātikā. Mūsu spēļu mērķis ir izvietot pareizās vietās akmentiņus un šādā veidā apgūt kaut kādas zināšanas un instrukcijā vēlāk iepazīties ar atbildēm un arī dažādu papildu informāciju par spēli. Izklaides spēles ir mazākajiem bērniem, piemēram, ir krustiņi nulītes, kas attīsta galvenokārt motoriku un arī kaut kādu iztēli un radošu. Un ir arī spēle vidusskolēniem, jo mēs uzskatām, ka tieši spēles veids ir efektīvākais mācību veids, un pašas arī lietojam šo spēli. Tā ir par aminoskābēm, kura dod spēju vieglāk apgūt bioloģiju. Labi, interesanti. Un kā radās šī ideja tieši par tādu spēli un par tādiem tematiem? Mēs mācāmies bioloģiju un arī plānojam saistīt savu nākotni ar šo nozari, tāpēc pirmā spēle bija par orgāniem. Tā bija saistīta ar mūsu interesēm. Mēs gribam uzjautāt, kāds ir jūsu uzņēmums un ko izdarat? Paldies par jautājumu. Mans vārds ir Česlavs. Esmu no uzņēmuma Flying Bags. Mēs ražojam kronholu. Kas tad ir kronhols? Skatītājiem gan jau rodas tāds jautājums. Kronhols ir koka dēlis, lūk, viņš atrodas šeit, kurā jums jātrāpa lūk šādā caurumā. Jums jāpaņem maisiņš un jātrāpa ir standartā no 7 metriem. Bet pat cik šeit nav 7 metru, maksimums jūs varat uzmest no turienes. Es varu intervētājiem iedot maisiņu, un viņš uzmetīs, es paturēšu. Jebkurā? Nu, netrāpīja, bet nekas. Kā vispār radās šī ideja? Ideja tapa diezgan viegli. Mēs ieraudzījām šo spēli TikTokā. Viņa ir ļoti populāra ASV. Un izdomājām viņu ražot šeit. Amerikā pārsvarā dotā spēle pārdodas par 80 eiro, bet komplektā ir 2 dēļi. Mēs pārdodam vienu šādu par 40. Varam arī cenai uztaisīt atlaidīti, un jūs varat nopirkt lētāk. Komplektā ir dotais dēlis un 4 maisiņi. Labi, un tātad mūsu nosaukums ir Vārna ziepes. Kādas ziepes un kļūdas esat pieļāvuši jūs? Jā, labi. Vajag vienmēr paredzēt neparedzamās izmaksas. Tā ir tautoloģija, bet tas vispareizākās. Vienmēr radīsies kaut kādas izmaksas, kuras nav paredzētas. Labi, tātad jūsu problēma bija tieši ar izmaksām? Tā vienreiz problēma, tas bija vislielākais kupšanas akmenis. Mūsu produkts tātad kopumā ir 3 skrubīši, 2 šeit redzami būs sāls un 1 ir no pārstrādātas maltās kafijas. Un arī mums ir duša želeja un kopumā tātad visi šie produkti balstās uz mandeļu eļļas, kas ir ļoti ādas barojoša un mitrinoša. Un mūsu nosaukums tātad 360 Nature un mūsu kopumā
mēs cenšamies saglabāt to dabīgo un autentisko produkta vispār funkciju un izskatu kā tādu. Labi, un mūsu uzņēmuma nosaukums ir Vārma ziepes, un tātad rodas jautājums, kādas ziepes savārīšu jūs? Varbūt trūcīga laika plānošana kā tāda. Produkta ziņā īsti mums problēmas daudz nesagādāja, bet saplīs arī. Jā, tās bija lielākas arī ziepes, bet jā, varbūt uz nākamajiem tirdziņiem būtu labāka laika plānošana kā tāda un arī uzmanīgāk ar būtām. Tātad mēs esam uzņēmums Dozen Donuts. Mēs piedāvājam virtuļus ar krēmbrulē pildījumu un ar karameļu glazūru. Mums šī ideja radās no tā, ka mēs nekur Latvijā vēl nebijām redzējuši virtuļus, kam ir krēmbrulē pildījums. Un mēs paši pamēģinājām mājās viņus pagatavot un mums ļoti garšoja. Mēs domājam, kāpēc gan neuzsākt SMU. Un šeit mēs esam ar domu tādu, ka mēs vēlamies pārbaudīt, vai publikai viņi garšo tikpat labi kā mums, vai viņi tiešām tik labi pārdodās. Un skatāmies, jā. No mūsu nosaukuma var izsacināt šo jautājumu, kādas ziepes esat savārījuši jūs? Es teiktu, ka mums ir bijušas ļoti daudz kļūdas un ļoti daudz nesaprašanās, bet mēs to visu labojam. Un mēs visu, uzlabojam, lai tiktu pie superīgā gala rezultātu, ko jūs redzat šeit. Tātad mans SMU, jeb mans skolēnu mācību uzņēmums ir For Relax. Mēs tātad tirgojam lavandas ķermiņa skrubi ar kokosriekstu un olīveļu. Un šis ir no dabīgiem materiāliem, tā kā jūras sāls, lavandas ētriskā eļļa, karkade ziedi, kokosriekstu eļļa. Viss pamatā ir jūras sāls tajā produktā. Un burciņa ir 250 ml un cena ir 5,50. Un pirmiem klientiem 10% atlaide. Un kā radās šī ideja veidot tieši šādu preci? Tātad ražošanas vadītājam bija tāda, tā kā viņiem bija māsa, kurā tā kā mēģināja savu ķermiņa dažādus skrubjus. Un tāpēc mēs arī nonācām pie idejas, ka meitenēm tā kā vairāk tie ķermiņa skrubji tā kā patīkot, un viņi arī lieto to vannā, mazgājoties. Labi, un tātad mūsu nosaukums ir Vārma ziepes, un mēs gribam uzzināt, kādas ziepes esat savārījuši jūs? Kļūdas visticamāk mēs pielaidām pie tā, ka mēs tā kā varbūt tie karkadē ziediņi, varbūt tie traucēklis varētu būt, varbūt par daudz sāls. Vai kaut kāds sastāvs tomēr varbūt kaut kas par daudz. Mēs esam uzņēmums Pure Gold no Rīgas 49. vidusskolas. Mēs piedāvājam dažādas ziepes un kafijas skrubi. Ziepes ir 5 veidos, gan caurspīdīgas, gan baltas masas. Ir ziedu, lavandas, skujas, auzas, bet ar vaniļas smaržu un krustnegliņu un kanēļa. Mēs nopirkām jau gatavas masas, mēs tikai izkausējam un pievienojam paši visas ētriskās eļļas un iekšienes, piemēram, tur skujas vai ziedi. Un tādā veidā mēs izdomājām šo uzņēmumu arī attīstīt. Labi, liels paldies, un ziepju vārītāji, kuri vāra ziepes fiziski nevis pielaiž kļūdas, mēs arī gribam uzjautāt šo jautājumu, kādas ziepes savārījuši jūs? Es domāju, mums pat nav īsti kļūdas, mēs neesam vēl ieguvuši. Viss ziepes ir taisīts kopā uz cilvēku atsauksmēm, tika aptaujāti 100 cilvēki. Un visas ziepes ir taisītas pēc viņu personālajām vajadzībām, lielākoties. Mēs savācām visas aptaujas kopā un tā arī veidojām kopā visas ziepes. Tātad sveiki, es esmu Klaudija Kalniņa, es esmu LK Designs atbildu par ražošanu. Un šī ir. Esmu Līga, es par mārketinga atbildību. Mēs taisam no rokdarbiem. Mēs taisam no aukas kādus izstrādājumus, kā puķu turētāji, ļoda un krūzes paliknīši. Un jā, mēs ideju guvām mēs skatījāmies internetā, kas tā, un skatījāmies, ko varētu vairāk cilvēkiem patikt, kā tāds šis minimālisms stils. Un pašlaik visiem cilvēkiem patīk ļodas. Lielākās kļūdas noteikti, ko mēs arī esam šodien, žūrija mums ir stāstījusi un ieteikusi, ir noteikti logo un nosaukums, jo mēs sākumā domājām nosaukumu vairāk tādu vispārēju, lai mums ir iespēja kaut ko vairāk saražot, bet tad mēs sapratām to, ka mums arī žūrija pateica to, ka tomēr vajadzētu kaut ko specifiskāku, lai arī pastoties uz logo un pastoties uz nosaukumu varētu saprast, ko tieši mēs ražojam. Man sauc Sofija, esmu SMU Vārma ziepes vadītāju. Mēs arī tikām uzņemti. Šogad mēs esam podcastu komanda, un tāpēc mēs vēlamies uzjautāt jums, ko jūs šodien esat paveikuši labu. Vispārīgi tādu īsumā, cik ļoti tas bija grūti organizēt veselu pasākumu un vadīt viņu. Pasākumu organizēt ir ļoti grūti, tādēļ es to nedarīju. Bet es viņu vadīju, un tas arī bija savi izaicinājumi. Bet tas, kas man visvairāk pašam patīk,
ir tas, ka man bija iespējas ieraudzīt tik daudz skolēnu mācību uzņēmumus un produktus. Un man bija superīgā viltība. Es biju pičā, kur es klausījos, ko visi pičo, un man nevajadzēja staigāt apkārt. Es uzreiz beigās zināju pēc tam, kuri ir tie uzņēmumi, kas man interesē. Un es arī iegādājos no vairākiem produktus, kas man likās interesanti. Un es pat vienu pasūtīju. Diezgan interesanti. Mūsu nosaukums ir Vārmas ziepes, tāpēc mēs vēlamies zināt, kādas ziepes savārīšu jūs. Vai es esmu pieļāvis šodien kļūdas, pāris vairākas. Es pāris uzņēmumus nosaucu jocīgi, bet es ceru, ka viņi neņēma ļaunā. Un arī dažus uzvārdus izrunāju ļoti daudz specifiski, jo uzsvari bieži vien mainās. Bet tas, ko es atceros, ko es pieļauju kļūdu, bija uzņēmums, skolēnu mācību uzņēmums, kas saucās Go Pure, bet es nezināju, vai tas ir Go Pure vai Go Pure. Un tad, kad es ieraudzīju, ka šis uzņēmums ir no Madonas, es sapratu, ka tā nevar būt Pure, jo Pure ir Kurzemē. Sorry, Go Pure. Labi, liels paldies jums par atbildēm. Lūdzu, lai jums jauka diena un priecīgu adventu. Man liekas, kaut kas sākās tās, man kaut kas teica. Labi, jums arī. Jā, forši.